Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par to, kā Jēzus mīl savu draudzi. Ko tas mums nozīmē? Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka Jēzus mīl savu draudzi. Paldies, ka mēs varam būt Jēzus miesas locekļi. Mēs esam draudzes locekļi, tas nozīmē, ka mēs pakļaujamies katrs Kristumu un esam viņa aizsardzībā. Dievs, Tev lūdz, ka tas piepildās pie mums maksimālā mērā. Dievs, esi žēlīgs, vadi mūs tā, ka mēs saņemam svētību no Tevis, pamācību, vadību, aizsardzību un esam paklausīgi. Dievs, dar mūsu sirds tādas paklausīgas, pazemīgas, lēnprātīgas. Dod mums baudīt Tavu labumu, garīgo labumu. Dievs, dod mums būt pakļāvīgām avīm, kas iet līdz ganam, kurš aizved mūs pie zaļainām ganībām, kur pietiek ēdiena, garīgā ēdiena, un aizved mūs pie mierīgiem ūdeņiem, pie dzidriem ūdeņiem. Jēzus, Tu esi dzīvais ūdens. Dod mums Tevi dzert, dod mums Tevi redzēt, dzirdēt. Vadi šo sapulci, dar tā, ka šo raidījumu dar tā, ka tam ir Tavs rezultāts, Tavs auglis. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Lasīsim šodien Efeziešiem, Pāvila vēstuli Efeziešiem 5. nodaļu. Un te ir daudz, kas par laulību. Aicinu šoreiz šīs raksturvietas izmantot, lai izprastu Kristus un draudzes attiecību būtību. Efeziešiem 5, 1, 2. Sakojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Kā Jēzus mīl draudzi? Viņš ir nodevies mūsu labā, te ir teikts, mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu. Mūsu labā. Mūsu labā. Jēzum nebija sevi jāglābi. Viņam bija vara, ko viņam Tēvs bija iedevis. Jēzus ir patiesas cilvēks, patiesas Dievs, Dieva dēls. Viņam nevajadzēja uz krusta uzvarēt Sātanu tādā viņa dzīvē. Viņš jau bija ideāls. Būdams miesā, viņš bija ideāls, bez grēka. Viņu nebija par ko sodīt, viņu nebija par ko nosodīt. Viņš uzvarēja Sātanu cīniņā arī tuksnesī un pēc tam uz krusta, bet uz krusta viņš uzvarēja priekš mums. Priekš tevis un priekš manis. Kad es saņēmu šo atziņu, tas bija kā atklāsme, tad es kļuvu brīvs no azartspēlēm. Es noticēju, garā Dievs vadīja tā, ka es noticēju, ka uz krusta Jēzus sakāva Sātanu manā dzīvē. Manā cīņā pret azartspēlēm Sātans bija sakauts jau uz krusta. Un ka Jēzus dalās ar mani savā uzvarā. Viss, es aizgāju brīvs. Kā Kristus jūs mīlēs un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu. Tātad šādi Jēzus mīl draudzi, nodevis sevi. Pilnā mērā tātad par upuri. Tad, kad tu kaut ko upurē, tu neatprasi atpakaļ. Tad tas nav upuris, ja tu atprasi. Tas ir, ja tu atdod viss, tātad tu no tā atsakies. Arī mēs esam aicināti iet Jēzus ceļu. Ne pilnā mērā, ne tajā nozīmē, ka mēs izpērkam citus, tas ir ekskluzīva, tā ir ekskluzīva Jēzus misija. Bet tomēr Jēzus ir ceļš. Viņš ir ceļš, mēs ejam atdarinot viņu, darot, kā viņš, ļaujoties viņa vadībai, kas ir vēl svarīgāk par atdarināšanu. Ļaujoties viņa vadībai garā, paklausot, kā āvis ejam līdzi. Un Romiešiem 12. nodaļā teikts, ka lai mēs atdodam sevi kā upuri, ja? Tā, lai mūsu garīgā kalpošana. Tātad šī aspektā mēs daram kā Jēzus. Vienkārši tas mūsu upuris nav kā izpērkošs par citiem. Vienlaikus, ja mēs pakļaujamies viņam, mēs iegūstam īpašu statusu. Tātad abas šīs lietas, ticība, es ticu pestīšanai ticībā, ne pēc darbiem, lai mēs nelielītos. Un pilnīgā sevis nodošanā Kristum. Lasīsim no 22. panta tālāk, 22. līdz 32. lielāku fragmentu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudz ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas,
tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot, ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, savu draudzi sagatavotams cienīgi bez straipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkumu, lai tā būtu svētu un bez vainas. Te apstāsimies vēl uz brīdi. Te ir teikts, ka Jēzus ko izdara draudzes labā? Pirmkārt, viņš pilnībā nopurējās, nododās. Jā, te ir rakstīts par vīru, kam arī tad jānododās sievas labā. Reizē viņš ir galvenais ģimenē, viņš ir galva. Šādi vīrs seko Kristus paraugam. Kristus saka, jūs mani saucat par mācītāju un kungu, es tas esmu. Bet es jūsu vidū esmu kā tāds, kurš kalpo. Ja? Tātad vienlaikus. Viņš ir kungs un vienlaikus. Viņš ir tāds kungs, kurš kalpo. Kas vēl te ir akcentēts? Vīri mīlēja savu sievas, tāpat kā Kristus mīlēja savu draudzi. Tātad Kristus mācība ir mīlestības mācība. Vai cik barga kristietība, vai cik radikāla kristietība, par ko? Uz ko tu tiec aicināts? Un es? Uz mīlestību. Kam pakļauties? Mīlestībai, ideālai mīlestībai pakļauties. Ideālai agapē, tātad nesautīgai, altruistiskai mīlestībai. Kristus tātad pats ir nodevies, lai nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Šis man šodien ļoti no rīta, kad lasīju, sildīja sirdi. Tu, kas esi kristīts jau, tātad mēs, kas esam kristīti, jā, ar pagrēm, ar kristībām Kristus vārdā. Jā. Kā Pēters saka, ka viņam prasa, ko mums darīt, viņš saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Un tad, kad šis process ir, te teikts, kurš tevi dara svētu, te teikts, lai darītu to svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, pats Jēzus. Nododās un ko dara, lai darītu svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Brāļu māsas, tad, kad notiek ūdens kristības, ja tu kādi kristi, atceries, Jēzus pats tagad ar vārdu, caur svēto garu, mazgā šo cilvēku. Jo ir teikts, lai darītu svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Tas ir par ūdens kristībām. Pats Jēzus Kristus dara brīnumu ūdens kristībās. Šis ir tik iedvesmojoši. Tas nav vienkārši rituāls. Tas nav kaut kas, ko var nedarīt. Jēzus pats dara šķīstu ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Unikāls, sev sagatavo šķīstu, ja viņš gatavo sev līgavu bez straipa, nomazgā garīgajā nozīmē, ja? Lieliski. Lasam tālāk, 28. pants. Tā ir vīriem pienāk savu sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopja un glabā, tāpat kā Kristus draudzi. Jo mēs esam viņa miesas locekļi, tādēļ cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels. Es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Lielu brīnumainu lietu Jēzus, jā, bet caur Pāvilu mūs māca, jā, tātad svētais gars caur Pāvilu mūs māca. Kā neviens nekad nav ienīdis pats savu miesu, tātad, brāli mās, ja tu esi Kristu, tu esi Kristus miesas loceklis, un Jēzus tevi neienīst. Vienalga, kāds tu esi pakrits, netīrs, paguris, saguris. Tu esi Jēzus miesas loceklis, tevi nomazgās, tevi šķīstīs. Jā, ir lielā šķīstīšana, lielā mazgāšana ūdens kristībās, bet garīgi mēs ejam atveldzēties atkal pie Dieva, jā. Kad es biju nokritis grēkā, tas bija 2019. gada rudenī. Viens brālis no citas draudzes bija atnācis uz mūsu draudzi, to mājas draudzi, kur es biju, un es biju pakrits, un Dievs caur viņu mani mierināja. Viņš teica, jo es tur izsūdzēju grēku, un viņš teica, un es tāds, sadrūmis bija bēdīgs, un viņš man stiprināja, viņš teica, tas nekas, tas ir, tā ir cīņas, tas ir tikai treniņš, tu pakriti treniņā, karš nav beidzies, jā. Pat zaudēt cīņu vēl nenozīmē zaudēt karu. Nesaka, ka viss ir cauri, kamēr Dievs nav pateicis, viss ir cauri. Un pat tad, kad Dievs pasaka kādu skarbāku vārdu, atceramies, kā bija vecajā derībā.
ķēniņš lūdz, lai dod vēl dzīvot viņam. Un pravietis atnāk un saka, ķēniņam 15 gadus tu vēl dabūji no Dieva. Bet tur jau bija viss pirms tam pateikts, viss ir cauri. Viss ir beidzies, sakārto savas lietas. Un Dieva žēlastība ir cik liela. Ja? No Dieva var izlūgt vairāk, var izlūgt žēlastību. Lūk, un tad viņš teica, tu nesagumst. Un ja mēs nokrītām, mūsu drēbes paliek netīras. Mums ir baltas drēbes, ko Jēzus mums ir iedevis, tātad mēs esam šķīstīti. Mēs esam baltās drēbēs, mēs esam tērpušies Kristū, mēs nokrītam, mēs esam netīri, Sātans nāk un apsūdz. Netīrs, pakrīts, bet kas mums dēļas gar Sātanu? Mēs ejam atkal saņemam šķīstīšanu pie Jēzus, lūdzam lūkšanā, Dievs šķīstī mani. Neieskait man grēku, it kā es nebūtu grēkojis vispār. Šis konkrētais grēks, Dievs, ko es tev izsūdzu, neieskait man viņu. Izdara tā, it kā es viņu nebūtu darījis. Kristus asiņu dēļ ir tā. Grēku pārceļ tālāk kā austrumu no rietumiem, tātad nekad vairs nesavienojas ar tevi. Tavs grēks, viņš tiek likvidēts. Šādi droši ejam, droši ticam. Un te teikts, ka tas, kas mīl savu sievu, mīl sev pašu, bet te taču ir par Kristu runāts. Te taču ir rakstīts par Kristus nodošanos draudzes labā. Te ir rakstīts, ka tādēļ cilvēks atstās tēvu mātu un pieķersies sievai. Te taču ir par Kristu rakstīts. Jēzus nāca uz zemes, un nododās pilnībā draudzē. Un tagad caur Svēto garu, jo viņš saka, es jūs neatstāšu bāriņas, es nākšu pie jums, es jums sūtīšu citu aizstāvu, es būšu pie jums līdz pasaules galam, kādā veidā, caur Svēto garu. Tātad mēs neesam bez viņa. Līdzīgi kā viņš bija apustuļiem fiziski, bija tāpat ar mums tagad caur Svēto garu. Bet es gribu uzsvērt to viņa nodošanos par labu draudzē tev un man. Kā sieva kļūst par sievu, kad viņa pasaka visiem citiem kandidātiem, nē, lūk, vienīgais uz visu mūžu. Vienīgais uz visu mūžu, tas ir kā mēs izvēlamies Jēzu. Mēs kā līgava, draudze ir līgava. Vienīgo, un laistu pa kreisti draudzē, tā ir netiklība, un tā ir elku kalpība. Tātad tā ir, mēs redzam gan Jeremijas grāmatā 3. nodaļā, gan Ecehēlas 16. nodaļā, ka Dievs uztver šo visu personīgi. Ja viņa tauta nav uzticīga, viņš to uztver kā netiklību un kā laulības pārkāpšanu. Un tas demonstrē to, cik ļoti Dievs grib būt ar mums kopā un ka mēs piederam tikai viņam ekskluzīvi. Laulībā ir tā pati. Tāpēc rodas greizsirdība, ja kāds sāk dot signālus vai kāda uz citu pusi. Var rasties greizsirdība, ja ir aizdoms, ka otra pusīte tātad domā par citiem un tēmē uz citiem, šādi nedrīkst. Pat ja rodas kārdinājums, tas ir jāatrisina pie Dieva. Jāizgaismo tas brāļiem, ja tu esi vīrietis, tad brāļiem jāizsūdz. Ja tu esi sieviete, tad māsām šo var izsūdzēt. Un šķīstīties un uzturēt attiecībās arī domās tikai ar vienu. Tas ir tas pats, kā mēs, kā draudze, skatāmies uz Jēzus Kristu tikai garīgajā nozīmē. Tātad. Pie tam fiziskā puse arī ir atblāzma. Atblāzma no garīgās puses. Dievs jau šo visu radīs. Dievs radīs laulību. Garīgas lietas garīgi apspriežamas. Šis tuvums, šis personiskais tuvums, šī intimitāte, šī garīgā intimitāte ir tas, ko Dievs mums ir paredzējis. Īpaši attiecības izredzētības sajūta, ka tu esi izredzēts no tūkstošiem. Šis ir pēc rakstiem, par izredzētību. Tas ir pēc rakstiem. Tas pats ir līdzīgi laulībā. Nav normāli, ja laulībā nejūtās īpaši viņš vai viņa. Ja nav šī sajūta, ka ir nodalīts no visiem, ir ekskluzīvas attiecības, šādi jābūt. Un ja tu pakļaujies, tad līgava, kas precās un tagad atdodās vīram, mēs runājam par garīgo pusi, tagad, ja mēs pakļaujamies Kristumu, mēs iegūstam viņa aizsardzību. Ja tu esi pilnīgi paklausījis Kristumu, tu vari būt pilnīgi mierīgs. Tāpēc, kā atkal salīdzinām ar vīru, ideālais vīrs, garīgais vīrs rūpējas par savu sievu. Rūpējas, atceramies, nodevies viņas labā ir rūpējas. Viņai nav bažu. Ir balsts, ir drošības sajūts. Runāja par garīgām attiecībām, par garīgu laulību.
Un ir izaicinoši, ja tā nav, bet šodien es par laulību negribu runāt, es gribu runāt par šo ideālo pusi. Es negribu runāt par tām praktiskajām grūtībām, kādas cilvēks sastopās laulībās, ja, sevišķi, ja otra puse nav ticīgais. Bet gribu akcentēt draudzes šo modeli, ka mēs skatāmies uz šo ideālo attiecību modeli, kur Jēzus ir ideāls līgavains, ja, un draudze ir ideāla līgava. Neviens nekad nav ienīcis pats savu miesu. Jēzus tevi un mani neienīst, mēs esam viņā, bet šis pasvītro ko? Ka mums ir jānodalās no pasaules un jāpakļaujās vārdi, paklausīt, satrauc tās sievietes, kuras ir feminismu ietekmē, un arī feminisms, es ticu, radās tāpēc, ka vīrieši nodarīja pāri sievietēm, nebija mīloši. Nebija tādi, kā Jēzus pret līgavu izturās, kā Jēzus pret draudzi. Nebija. Un tāpēc radās sievietes meklēja kaut kādu aizsardzību paši sevi, grupējoties savā starpā un tā kā aizsargājoties pret draudiem. Bet šis tā nav paredzēts no Dieva. No Dieva ir paredzēts, ka vīri ir ģimenes galva, viennozīmīgi. Mēs nepieņemam pasaulīgas mācības, mēs neņemam Bībeles modeli, jo Kristus ir galva. Un no šī mēs mācamies, tātad šis ir arī mūsu ģimeņu, kristiešu ģimeņu modelis. Sieva pakļaujās, bet vīrs ir mīlošs, un tad sievai ir daudz vieglāk. Es laulības sākumā biju tāds autoritārāks vīrs, un Lilita bieži raudāja, tam nebija labu rezultātu. Un tad, kad es tā kā paspēlu soli atpakaļ un ļauju viņai izvēlēties viņa pati, paklausīs Kristumu un darīs, kā ir rakstīts, un Dievs man atbrīvoja no azartspēlēm un iedeva mīlestību par mani sievu daudz labāk nekā viņa bija. Un tad tādā mīlestībā relaksējoties, man sieva kļuva drošāka un kļuva paklausīgāka. Vai cik interesanti, bez manas spiediena, vai cik interesanti. Bez tā autoritārisma, kas bija laulības sākumā, kas nedeva augļus. Un tad, kad es tā nepieprasīju un vienkārši pats devu vairāk Dieva žēlstībā, lai slavēts Kristu, viņa kļuva dodošāka, atdodošāka, tajā nozīmē kā arī paklausīgāka, ja? Kas vairāk rēķinās ar manu viedokli, ar to, ko es saku. Un tas aiz nav jāpanāk tad kaut kā piespiešana. Tas ir pasaulē tad. Tas autoritārais modelis, tāds piespiešana, tas ir pasaulē. Jēzus mūs atpestī glābi, un tas ir cita veida tad paklausīgi. Līgava ir laimīgi paklausīt, bet nebaidīsimies no vārda paklausīt. Nebaidīsimies. Tas, ka cilvēku sirds ir satraumēts dēļ modeļiem pasaulē, bet tāpēc mēs neizvairīsimies no rakstvietām. Par to, piemēram, ka sieva klausa vīram. Neizvairīsimies. Vienkārši vīriem tas standarts nav zemāks. Mīlēt sievu ar Jēzus mīlestību, tas ir dievišķa mīlestība. Tā, ka sieva izkūst tajā mīlestībā. Viņa saprot, ka tā mīlestība ir agapē. Ja tas nav darījums kaut kāds. Tad viņai būs radikāli vieglāk paklausīt vīram. Bet modelis vienalga ir šis. Tātad Jēzus ir galva, vīrs ir galva sievai, to mēs iemācījāmies Bībelē un ne jau kaut kur citur. Un, protams, ka sieva arī ir pakļauta Kristum vispirms, un ja vīrs aicinās uz grēku, es ticu, ka kristietei sievietei nav jāklaus sievai, nav jāklaus tā vīra aicinājums grēkot. Tai brīdī tiek nepaklausīts vīram, jo ir Kristus pāri pa visiem, un tad jāsaņemās drosme un pateikt nē, un lai Dievs pasargā tev, mīļā māsa, ja tev ir tāda situācija. Jēzus glabā, kopja savu draudzi, tātad rūpējās par draudzi. Tas ir, ko gribu akcentēt. Jēzus nodots mums par labu. Ja mēs paklausām, pakļaujamies, mēs iegūstam, es gribētu teikt bezrūpīgi, bet tas tik labi neskan, tādu pilnīgu mieru. Mēs iegūstam mieru, kas ir augstāks par mūsu saprašanu, jo mums nav jākontrolē. Mēs zinām, ja mēs kā loceklis miesā esam pakļauti galvai, Bībeles kontekstā tātad Kristumu, mums ir miers, mums nav jāreizējās. Par mums rūpējās Kristus tad. Šo es gribu akcentēt. Nebaidīsimies no vārdiem par paklausību Kristumu, nebaidīsimies, tāpēc, ka tie ir saistīti ar svētības pieņemšanu. Tāpēc aicinājums klausīt ir aicinājums uz svētības saņemšanu. Saproti? Mēs nedzīvojam bauslības burtā un bailēs. Runa ir par ideālo Dievu, kurš ir ideāls par Jēzu, kurš mīl. Brāļi, māsas, šo meklējam.
kā nebaidīties, pakļauties un saņemt aizsardzību, svētību un mieru. Lai Dievs vada mūs katru tā. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, paldies par Jēzu, kurš pilnībā nodevās par mums. Dzīvību pat atdeva. Un tas ir lielākais, ko par draugiem var atdot. Es lūdzu, Dievs, ka mēs atsaucamies garīgi un ka mēs pakļaujamies laimīgā veidā, kā priecīgi devēji, atdodam savas dzīves Tev. Un Tu pārņem viņas vadībā savā, un Tu mūs svētī visā, ar visādu svētību. Mums vairs nav jāraizējas, līdzīgi kā sievai, kura ir pakļausies mīlošam vīram, varošam, tajā ziņā, ka Jēzus ir visvarens, viņam visa vara pieder. Pakļauties Tev nozīmē izsargāties no jebkādiem draudiem. Dievs vadi mūs tā. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andris Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runājām par to, kā Jēzus mīl savu draudzi un ko tas mums nozīmē. Tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti.